no consulting ir Mitvirģīts savās reģistrācijā. Kāds ir secinājums? Tātad bijusī kompānija Mero House ir nomainījusi nosaukumu uz PMT un izveidojusi starptautisku struktūru, kas iespējams ir kalpojusi tam, lai veiksmīgi ieguldītu nelegāli iegūtus līdzekļus. Tos līdzekļus, kas ir radušies, palīdzot starptautiskiem noziedzniekiem, tajā skaitā kara noziedzniekiem, ieroču un asiņiem un dimantu tirgotājiem. Es uzsveru, ka pārbaudīt šo schēmu un pārbaudīt arī visu to, kas ir šeit un kas ir vēl čeku izmeklēšanas materiālos un tāpat dokumentos, kas ir tepat Latvijā, atrodam, ka tas ir viens no nākotnes uzdevumiem, jo šeit mēs varam tikai ieskicēt šos te neapgāžamos sākotnējos faktus, ko neviens nespējas noliekt. Tātad, un šis ir pasta kantoris Mitvirģīts salās, un šajā te pastkastītē numuru 146 atrodas arī vairāk Rudolfo Meroni piederošu offshore, kas tajā skaitā kontrolē, vai ir kādreiz kontrolējuši uzņēmumus Vēnspilī. Tā, un tad pārējām pie PMT investīcijām Latvijā. Tātad kompānija PMT Baltikum tika reģistrēta 2000. gada 19. maijā, un tās dibinātais un vienīgais īpašnieks bija PMT Reāla Kancelēja Immobilien. Tā ir tā kompānija, kas ir Dortmundā, Austrijā. Un kas savukārt pieder PMT International Šveicē. Otra kompānija, PMT Invest, tika reģistrēta 2000. gada 9. jūnijā, tas ir mazliet pēc tam, un tās dibinātai bija PMT Baltikum, iepriekš reģistrētā firma Latvijā, un Māris Gaidls ar 10%. Bet pašlaik PMT Baltikum ir 100% PMT investīpašnieks. Māris Gaidls tas nav. Un PMT Services tika reģistrēta 2003. gada pašās beigās, un tās dibinātājs bija Gins Laiviņš Laivinieks, kurš ir vēl viens ārkārtīgi šaubīgs reputācijas advokāts. Lai arī tepat no Latvijas.